Tu arī brauks? Nē. Kāpēc? Es neesmu pašnāvnieks. Kas tu neproti braukt vispār? Es mācos. Tikai, ja tev tiesības nav, ja? Nē. Es varbūt varētu izmantoju šo grandiozu uzzināt, kur var dabūt tiesības. Ir viens noteikums, laikam ir jāprot braukt. Ne, nu jā, bet, teiksim, var apiet šo noteikumu. Tiesības es tev varu iedot, paturēt savējās. Es varbūt skatu laiku. Diezgan līdzīgs. Ko tu dari vispār? Ko? Ko tu dari? Es? Konkursu taisi atkal? Nē. Es te pa ģelām. Man tagad ir raidījums, man ir kurbulis saucās, vai ne? Un tur es tagad zinu, kas ir riepas, kas ir akumators, vārsti. Vēl tad visās tādas. Kas ir motors, tu zini? Jā. Tad es zinu, kas ir eļas filtrs jau. Jā. Tev ir zināms progress. Es pat zinu, kāds izskatās Mercedes eļas filtrs, jā. Zinu, kas ir zako eļa. Visāds, jā. Un ko tu nezini? Bez tā, kur var dabūt tiesības? To es arī nezinu. Un es nezinu, kāpēc tik ilgi jāpāraksta mašīna. Kāpēc tik daudz visādas problēmas. Tur cilvēki drūzmēs. Aiziet uzrakst. Tāpatās kā, mašīnām tas pats, kas kurpes, vai ne? Nu, tu viņus lieto un tur viņi brauc. Tā ir ikdienišķa lieta, vai ne? Darbarīgs. Nu, pareizi. Nu, tev tur ir jāiet, tas kurpes tu ieveiklā nopērc un aizēj, vai ne? Jā. Mašīna tur viens papīrs, otrs papīrs, numuriņš, cipariņš, kas tur viss, vai ne? Vienreiz, otrreiz. Viena rinda, otrā rinda, trešā. Vienam samaksā, otram samaksā. Tā kā ar abadīšanu. Tas pats. Bet tu nevarēji norganizēt kādu kooperatīvu. Aizēj samaksā un viss. Bet dzīves līnija taču ir. Pēc dzīves līnijas, lai viņi palīdz ar tām tiesībām tik skaidrībā. Dzīves līnija, ja kāds dzird, palīdzēt tik kārtībā ar automobiļiem.